Kāpēc tas ir tik labējis? Nu, visticamāk, es tomēr domāju, ka mainstreamu, kā intelektuālu diskusiju un akademisku diskusiju un mainstreamu to, kas parādās presē, to, kas parādās, teiksim, universitātes pētījumus, lielā mērā ietekmē tas, kādi cilvēki un kādi sabiedrības slāni kontrolē dienas kārtību un kontrolē politiku. Jo diskusijas mainstreams arī ir atkarīgs no politikas, teiksim, kas kontrolē medijus, vai kam ir labākas saistības ar medijiem, vai kam ir lielāka un vai ciešāka saikne ar akademisko vidu. Kas to visu kontrolē? Kontrolē, protams, ne tāda ziņa, ka ir kaut kāda sazvērstība un cilvēki kaut kur sēž un domā par to, kā viņi valdīs pasauli vai kā viņi valdīs Latviju. Vienkārši dažām grupām ir lielākā ietekme. Latvijas kontekstā, man liekas, ir divi sabiedrības slāņi, kuriem ir vislielākā ietekme. Tas ir lielais biznes un nacionalistiska inteliģence. Tad, protams, tie ir tie cilvēki, ko mēs redzam medijos visvairāk. Protams, ne tikai tos, bet visvairāk. Tie ir tie cilvēki, kurus mēs redzam arī valdībā, jo, teiksim, liela daļa no tiem ir vai nu intelektuāli, un parasti tie ir tā saucami nacionāli intelektuāli, vai nu cilvēki no lielajā biznesa, kā, teiksim, finanšu ministrs Vilks, kas ir bijušas SEB bankas galvenais ekonomists. Un, protams, teiksim, kad mēs skatāmies uz šiem cilvēkiem, šie cilvēki ir racionāli. Viņi darbojas racionāli. Un, protams, racionāli viņi seko savam interesam. Lielajam biznesam nekāda kreisa politika, protams, nav vajadzīga. Jo tas vienkārši būtu neracionāli, ja priekš viņam, ja tāda būtu. Tad, kas attiecas uz nacionālo inteliģenci, tad tur ar nacionālo inteliģenci lieta ir tāda, ka šiem cilvēkiem uzdevās diezgan sekmīgi ievest un nostiprināt Latvijā to ideju par to, ka galvenais cilvēka atribūts, ka galvenais cilvēkas identitātes pamats ir viņa tā saucamā tautība vai etniskā izcelsme. Tātad cilvēks, kad viņš vismaz diezgan daudz, cik man liekas no cilvēkiem Latvijā, kad viņi domā par sevi, ka viņi domā, ka pirmkārt, un treškārt es esmu latvietis vai krievs vai nezinu kas. Un to var pamanīt katrs, ja jūs, teiksim, aiziesiet uz latviešu Wikipēdiju un atveriet jebkuru biogrāfijas rakstu, tad ar 90% varbūtību viena no pirmām lietām, kas būs rakstīta par cilvēku ir viņa tautība. Teiksim, Angļu Wikipēdiju jūs to neredzēsiet. Un esmu redzējis diezgan daudzas, teiksim, gan tiekoties ar cilvēkiem šeit, gan Latvijas pasakumus Lielbritānijā, ka diezgan bieži pirmā lieta, par ko mani jautā, ir, kā mani sauc, otra lieta ir, kas man ir asinis. Tā notiek. Ja cilvēka etniska identitāte ir viņa pašidentifikācijas pamats, tad, kad viņš, teiksim, vai nu balso, vai nu domā par to, vai pievienoties demonstrācijai vai ne, tad viņš to dara, domājot par to, kā tas attiecas uz kaut kādas grupas interesam. Un ja galvenā grupa, pie kura viņš sevi redz, ir etniska grupa, tad viņš domā par kaut kādiem kopējiem etniskam interesam, neatkarīgi no tā, vai tas reāli pastāv vai ne. Un tāpēc es domāju, ka nekādas kreisas politikas Latvijā nebūs līdz tam brīdim, kad, teiksim, etniska latviešu pārdevēja no Maksimas sapratīs, ka viņai kopējas intereses ar etnisko krievu apkopēja no tās pašas Maksimas. Nevis ar 100% investīcijas bankieri Girtu Rungaini, kas grib atņemt viņas pensiju.